Labvakar! Šodien atkal mēs esam pasaku gaidās, un šī vakara prezentācija ir veltīta Margaritai Stārastei, ar kuras pasakām un zīmējumiem ir uzaugusi neviena paudze, kurai pašai ir bijis ļoti interesants mūžs. Šī lekcijā mēs pievērsīšos ne tikai viņas daļradē, bet arī viņas personīgajai dzīvē, kas ir apraksta vērts. Un gribu sākt ar to, ka viņa ir nodzīvojusi ļoti bagātu mūžu, nedaudz vairāk kā 100 gadus. Un šī fotogrāfija, kur jūs redzat titullapā, ir fotografēta 2002. gadā. Viņa šī fotogrāfijā nav pozējusi, vienkārši fotogrāfs ģimenes paziņa ir ienācis pie ciemos un nofotografējis viņu darba procesā. Tas ir fotogrāfs Ronis. Bet pat Margarita Stāraste ir dzimusi Krievijā Vladimirā 1914. gadā. Toreiz bija tā ļoti modē cilvēkiem braukt strādāt uz Krieviju, jo Latvija jau toreiz skaitījās Krievijas guberņa. Un to darīja arī Jānis Barviks, kas bija iegūs ļoti labu izglītību Vācijā, agronoma izglītību, un pēc tam sameklējis arī labu agronomu darbu Krievijā. Viņš ar savu topošo sievu Lilliju iepazinās jau Latvijā, bet viņa arī aizbrauca strādāt uz Krieviju par guvernanti. Kas no bērniem zina, kas ir guvernanti? Guvernante ir privāta skolotāja. Toreiz bagātajām ģimenēm nebija pieņemts ietāk skolā, kā jūs tagad ejat, bet pieņēma mājās speciāli tādu skolotāju, kas pārzināja ļoti labi vairākus mācību priekšmetus, un bērnus apmācīja mājās. Un šo skolotāju sauca par guvernantēm, meiteni, sievietes, ja tā darīja. Tātad viņi Krievijā precējās, Vladimirā, starp citu, bija ļoti augsts varga ziemas. Un tad, kad Margaritai bija 4 gadi, tas bija 1918. gadā, ģimene pārceļās uz dzīvi Latvijā. Šī, starp citu, ir viņa Margaritas pirmā fotogrāfija, kur viņa ir fotografējusies ar savu lācīti Rūcīti. Viņi atbrauc uz Rīgu, un pirmā dzīves vieta ir Čiekurkalnā, pie onkuļa. Čiekurkalnā viņa nodzīvo neilgu laika sprīdi, gadu, 2, 3, nav precīzi tagad vairs neatcerās cik, bet neilgu laiku. Kamēr tēvs dabū ļoti labu darbu, viņš pārzina visas Rīgas zemes īpašumus, viņš ir pāraugs, viņš braukā, teiksim, pa ārpus, pa Dreiliņiem, par visām zemēm, kas Rīgai pieder, pāraug šīs zemes. Māte strādā par iedarēdni ministrijā. Tā, ka ģimene kļūst ļoti labi situēta, bet tagad turpināsim par Čiekurkalnu. Čiekurkalnā mazā Margarita uzzīmē savu pirmo lielformāta darbu. Kā jums šķiet, kas šis darbs bija? Toreiz viņai bija 4 gadiņi, viņa dabū rokās krītus, un onkulim ir ļoti skaista, svaigi nokrāsota sēta. Un uz šīs sētas tapa pirmais Margaritas lielais mākslas darbs. Margarita ļoti nesaprot, kāpēc onkulis ir ļoti dusmīgs un liek viņai visu nomazgāt. Tad vēl Margaritai ļoti patika apgleznot savas vecās mammas skapi. Par to vecā mamma arī nebija priecīga, bet kā visas omītes, viņa pārāk nedusmojās.
Vecākai mammai ļoti patika stāstīt pasakas, dziedāt tautas dziesmas, un, protams, Omīte bija visi Margaritai mīļākā. Māte toties bija ļoti stingra. Ar mammu viņai nekad nebija izveidojušās labas attiecības. Tētis viņai bija daudz mīļāks, jo tētis visu mūžīgi gribējis kļūt par mākslinieku. Un to viņš arī gribēja realizēt savas meitas izglītībā. Un jau tā, kad Margarita bija ļoti maziņa, viņai tika dotas rokā zīmuļi, un viņa zīmēja un savu mākslas darbiņu izstādi izvietoja vecāku guļamistabā. Drīz vien, kad vecāki sameklēja Rīgā darbu, viņi pārvācas dzīvot uz Bruņinieku ielu, lielā 5-stabu dzīvoklī. Bet no agrās bērnības Margaritai visu mūžu nāk līdz šie tēli, kurus mēs atpazīstam viņas grāmatā. Viņai bērnībā bija Lēle Tīncīte, Lācīts Rūcīts, kuru mēs jau redzējām Margaritas pirmajā fotogrāfijā. Tad bija Kaķīte Mīcīte, diemžēl Kaķīte Mīcīte nomira, kad Margaritai bija kādi 6-7 gadi, un viņa Kaķinītei Mīcītei par godu sacerēja arī savu pirmo dzejolīti. Tad tētis viņu vienmēr ļoti bieži ņēma līdzi, tā, ka viņš brauca apskatīt darbu darīšanās ārpus pilsētas, laukus, viņš ņēma mazo meitenīti līdzi, un viņa ļoti bieži spēlējās pļavās, vēroja dažādus kukainīšus, un no tā arī viņai gandrīz katrā zīmējumā, uz kuru mēs paskatāmies, ir vismaz kāds viens kukainītis. Pienāca skolas gadi, vajadzēja sākt iet skolā. Skolas tika ļoti bieži mainītas. Kāpēc? Tāpēc, kad mamma uzskatīja, kad vajag skolai būt pēc iespējas stingrākai. Un viņa nekādi nevarēja atrast to stingro skolu, kur pietiekoši stingri bērnu audzinātu. Kamēr nonāca arī līdz Rīgas pilsētas 8. pamatskolai, tā nav skola Čiekurkalnā. No sākuma es domāju, ka tā ir Čiekurkalna skola, bet tā nav skola Čiekurkalnā. Tā arī ir centra skola. Un Margarita šo skolu atcerās kā šausmīgāko laiku savā dzīvē, jo bērniem vajadzēja staigāt tikai pārītī, vajadzēja staigāt, grīda bija asfaltēta, un asfalts pēc tam vēl bija ne ieeļots, bet ar kaut kādu ar novaskots. Tā, kad nevarēja paskriet, kā skrien, tā bērni nokrīt. Margaritai bija sliktas atzīmes matemātikā, jo matemātika likās ļoti, ļoti garlaicīga, un viņa vienmēr kādam cipariņam piezīmēja vai kājiņas, vai rociņas, vai atstiņas, un skolotājiem tas ļoti nepatika, un viņai vienmēr matemātikā bija sliktas atzīmes. Tāpat kā likās ļoti garlaicīgi mācīties ābeci, kur ir tikai burti un kur nav neviena zīmējuma. Un tad jau viņi izdomāja, kad viņa izaugs liela, viņa uztaisīs tādu ābeci, no kuras būtu interesanti mācīties visiem bērniem. Un tā radās pasaku ābece, kuru, man liekas, jūs gandrīz arī katrs esat iepazītis. Jā. Es atvainojos, bet bija meiteņas atsevišķi no puišiem? Kā kurā skolā? Mazajā pamatskolā bija kopā, bet ģimnāzijā, kur viņi mācījās vidusskolā, Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija, tur jau bija tikai meitenes. Redz, tur tā apvilktā, tā ir Margarita, un tā jau ir tikai meiteņu klase. 1. pamatskolā un pilsētas 8. pamatskolā bija jauktās klases. Margarita atcerās vēl vienu tādu gadījumu, kad tajā šausmīgajā 8. pamatskolā, kad viens puisis ir ļoti, ļoti uz ceļiem lūdzies, lai viņam neraksta piezīmi, jo tēvs viņu ļoti sitīšot. Skolotājs pa spīti ir ierakstījis to piezīmi.
Nu, šeit ir Margarita jau pieaugusi pirms iestāšanās Mākslas akadēmijā. Tas ir viņas suns. Viņa atcerās arī tādu gadījumu, kad mammai ļoti patika tādai, būt sabiedrības dāmai. Viņa ļoti bieži sauca draudzenes ciemos, un sunim viens dāmas kažoks ļoti nav iepaticies, un dāmas kažokam ir noplēsta apkārt tā, ka suns nav bijis tāds ļoti ideāls, bet viņai ļoti mīļš sunītis. Tā māja, kuri viņi ir dzīvojuši, tā ir viņai aiz muguras tajā tēlā. Šeit ir visa ģimene, kas ir dzīvojusi Bruņinieku ielas dzīvoklī. Pati Margarita, mamma, tētis un Omīte. Omīte ir dzīvojusi ar viņiem kopā, un Margaritai tā vienmēr ir bijusi pati mīļākā ar māti. Viņai nekad nav bijušas labas attiecības. Man arī tā. Jā. Tur pēc tam tas nākotnē arī tas to visu varēs redzēt, kā nākamajās paudzēs tas arī spaudīsies. Un toties tēvs ir bijis tas labais, mīļais, un pēc vidusskolas radās doma, kur Margaritai mācīties. Māte ir ļoti gribējusi, lai Margarita mācās pa zobārsti, jo tā esot prestiža profesija, kas vienmēr ienesīs naudu. Tētis tomēr bijis kategoriski pret. Tētis ir atbalstījis Margaritas domas mācīties Mākslas akadēmijā, uz glaznošanu, vai Margarita kļūtu par ainavisti. Toreiz jau bija pasniedzēji visi slavenie mākslinieki, un Margarita iestājas mācīties pie Vilhelma Purvīša. Šādi viņi izskatās Mākslas akadēmijā. Mākslas akadēmijā, starp citu, no 1933. līdz 1941. gadam. Un tad vēl viņi nav beiguši, kad sācies karš. Viņi mācījušies pie Vilhelma Purvīša. Starp citu, Purvītis ir bijis ļoti labās attiecībās ar viņas tēti. Dabaskatu glezniecības meistardarbnīcā, gan pie Ubāna, gan pie Jāņa Kūgas. Un tā atkal apvilktā, tā ir viņa studiju gados Mākslas akadēmijā. Šeit ir šie dokumenti, kādi dokumenti izskatījās tajos laikos Mākslas akadēmijā. 33. gada dokuments par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijā, tad pa vidu papīrs lūgums ar lūgumu iesaistīties meistarklasē pie Vilhelma Purvīša un apakšā Purvīša paraksts. Un labajā pusē, no kuras puses skatās, ir papīrs par to, kad viņa grib doties vasarā pieredzes apmaiņā apmācīties Holandē. Kāpēc Holandē? To jūs uzzināsiet nedaudz vēlāk, bet dodamies tālāk. Ir pienācis 1937. gads, ir studentu vasaras nometne, un viņi no Latvijas dodas šī starptautiskajā studentu vasaras nometnē uz Zviedriju. Zviedrijas nometnē ir dažādi studenti no dažādām valstīm. Viņi sadraudzējas ar meitenēm no Bulgārijas, viņa arī ar bulgāru meitenēm dzīvo vienā istabā. Viņai ir ļoti labas attiecības ar meiteni no Somijas. Un kādu vakaru pie viņu istabiņas durvīm pieklauvē kāds puisis, Gerits Bordeviks, kura ģimene Holandē ļoti interesēs par glezniecību, un viņš gribas iepazīties ar meiteni, kas mācās Mākslas akadēmijā no Latvijas. Viņi iepazīstas, ļoti sadraudzējas, nometnes laiku pavada kopā. Interesanti ir tas, ka visu savu bērnību Margaritai mīļākā grāmata ir Mazie holandieši. Gerits Margaritu iesauc par maigu, viņa Geritu iedod iesauku Ronis, viņi šo vasaru pavada kopā un aizbrauc katrs uz savu valsti. Pēc gada viņi atkal satiekās, samelo vecākiem, kad viņi
brauc katrs uz savu nometni, īstenībā aizbrauc uz Somiju pie Margaritas draudzenes. Pavada atkal kopā vasaru un atkal aizbrauc uz savu valsti. 38. gadā traģiski, ātri ar sirdi Ziemassvētku vakarā mirst Margaritas tēvs. Margaritai tas ir ļoti liels trieciens. Gerits viņu atbalstot, atbrauc uz Latviju. Viņš, starp citu, pirms tam arī ir bijis Latvijā, un viņš tēvam ļoti iepatīgas. Un pēc tam Margarita jau aizbrauc uz Holandi, un Gerits viņu stāda savai ģimenei priekšā kā savu nākamo sievu. Margarita par to ir nedaudz pārsteigta. Viņai liekas, ka tas viss ir nedaudz sasteigts. Viņai no sākuma jāpabeidz mākslas akadēmiju, un Gerita māte grib redzēt mājsaimnieci, sava dēla sievu, kas visu laiku tīra māju, spodrina, kas atbalsta visur savu dēlu, bet Margarita vienmēr ir bijusi tāda ļoti neatkarīga. Un viņa ar Geritu šķirās ar domu, kad mēs vēl padomāsim. Laiks vēl ir daudz, jāpabeidz mācības. Atbrauc uz Latviju, turpina mācīties, un nāk 40. gads, Latvijas okupācija. Pirms kara Gerits visu laiku izmisīgi Margaritai raksta, noformē viņai vīzu. Viņai vēl ir iespēja pēdējā brīdī pirms okupācijas izbraukt uz Holandi. Taču tad, kad viņi izsauc uz vēstniecību un pasaka, brauciet, mēs jūs vēl varam izvilkt, viņi pasaka, nē, man ir jāpabeidz akadēmija. Un raksta Gerita mātei, nevis pašam Geritam, vēstuli ar pamatojumu, kāpēc viņa nebrauc. Pamatojums ir tāds, mēs viens otru mīlam, mums ir draudzība, bet tu negribi atzīt manu mākslu, mana māksla ir svarīgākais par visu. To visu viņa paskaidro mātei, taču visinteresantākais ir tas, ka māte šo ziņu Geritam nenodod. Vienīgais, kādu ziņu Gerits saņem, atteikumu no vēstniecības, ka Margarita atteicās braukt. Viss. Gerits saslimst ar nerviem, viņam ir nervu krīze pēc šī atteikuma, un viņi tiek šķirti uz veseliem 50 gadiem. Kāds Geritam veidojas turpmākais mūžs, viņš izmācās strādā par ārstu, viņš apprecās 1947. gadā. Var teikt, ka viņš pat neapprecās labprātīgi, bet apprecās tāpēc, ka Holandē ir likums, kad privāti praksi ārsti var atvērt tikai laulībā, jo sievai ir jāpild arī sekretārs funkcijas. Viņš apprecās, viņam ir 2 meitas, vienai meitai arī viņš iedod vārdu Margarita, 7 mazbērni. Laulība ar viņas sievu grieķu latviski laikā nav pārāk laimīga, jo viņa ļoti ātri saslimst ar Alzheimer slimību. Viņš praktiski viņu pusdzīvi kopj. Bet kā tālāk Margaritas un Gerita dzīves ceļi savīsies, to mēs uzzināsim jau vēl bišķi vēlāk. Šī māja, Ziepniekalna ielā 2, ir tā, kur Margaritas stārasts, toreiz Barvikas, viņa bija Margarita Barvika, ģimene pārvācās, kad nomirst tēvs. Centrā īrēt šiku 5-stabu dzīvokļu ģimene vairs nevar, par visiem ietaupījumiem un līdzekļiem, kas ģimenē ir bijuši. Viņi nopērk šo māju Ziepniekalnā. Pirmajā stāvā dzīvo pati ģimene, otrā stāvs tiek izīrēts īrniekiem, lai vismaz ģimenē būtu kaut kādi uzturu līdzekļi. Un tagad mēs nonākam līdz to, kā Margarita dabūja uzvārdu stārasts.
Padomju laikā, 41. gadā, pirms kara vēl, protams, akadēmija turpina darboties. Un akadēmijā iestājas Kārlis Stārasts, lauku zēns, no Grobiņas, dzīvoja 7 cilvēku ģimenē, nodarbojas ar koktelniecību, un viņi ļoti ātri iepazīstas un apprecās. Toreiz vēl starp citu notika saraksts ar Holandi, un Margarita ļoti lepni raksta Geritam: redzi, es apprecējos, un es varu turpināt savu gan mācības, gan arī karjeru, un mans vīrs mani nodrošina. Laulībā pēc pāris gadiem piedzimst meita, Lilita Maija. Kara laikā iet grūti. Naudas nav, nekā nav, pelnīt arī nevar. Kā Margarita kara laikā nopelnīja šādu tādu naudu, to nākamajā slaidā, bet šeit pastāstīšu, kā ģimene kara laikā 44. gadā, kad nāk padomju vara, no sākuma dodas pie vīra vecākiem uz Grobiņu, bet saprot, kad jādodas tālāk, un ar armiju, vācu armiju, kas atkāpjās, dodas līdz uz Vāciju, kā noalgotie strādnieki. Viņi nokļūst līdz Rīgenes salai. Toreiz viņai Lilita ir bijusi maza meitenīte, pāris mēnešu veca, kad viņa nokļūst tajā Rīgenes salā. Margarita, tā kā viņai ir mazs bērns, dzīvo mājās, Kārlis strādā par lopu ganu. Tur viņas ģimenē pieņem igauņu meitenīti Tiju, kura arī ir izvesta uz šo salu no Sāremes, un viņai ir nomirusi pa ceļam vecmāmiņa, un viņa paliek viena pati. Latvijā ģimene atgriež tikai 47. gadā, un var teikt, ka tā Tija bija tā, kas viņiem ļāva atgriezties, jo viņus, kad padomju armija okupēja Rīgenes salu, viņus jau gribēja izsūtīt uz Sibīriju. Vienīgais, kas viņus glāba, kad viņi ir pieņēmuši šo igauņu meitenīti, kurai tēvs karo sarkanajā armijā. Tā viņi arī tika atpakaļ Latvijā, nevis tika izsūtīti. Nu, šeit ir viņas meitiņa Lilita, viena attēlā ļoti maziņa, otrā jau bērndārza vecumā, un viņa, tā kā Kārlis ir koktelnieks, šī visa istabas iekārta, lēļu iekārta, ir taisīta ar Kārļa rokām. Un šī jau ir Tija. Tija jau toreiz bija 7 gadus vecs, šī ir Lilita, un Tija jau tādā vecumā pieaugušā. Tija pēc tam atgriežas starp citu atpakaļ Igaunijā, jo no Sibīrijas tiek atbrīvota viņas māte, un arī tēvs atgriežās, un Tija tiek atpakaļ pie saviem vecākiem mājās. Un šie ir Kārlis ar Margaritu, abi Rīgenes salā. Pa Stārastu arī Lilita, ja ir sarakstījusi grāmatu par Stārastu. Laulība viņiem nav laimīga, kā viņi atgriežas Latvijā, viņi pa to laiku viņas Margaritas māte ir apprecējusies, mājā ir tīri saspiesti, Kārlim neveidojas nekādas attiecības ar Margaritas mātes jauno vīru. Ģimenē aizvien vairāk notiek dažādi skandāli, nesaprašanās, un Kārlis arī 47. gadā aiziet no mājām, kaut viņi oficiāli izšķirās tikai 60. gadā. Darbnīca tur uz tās pašas Ziepniekalna ielas viņam ir tā, kad Lilita var brīvi skraidīt gan pie tēva uz darbnīcu, gan pie mātes, bet savā starpā viņi pēc tam vairs vispār nav komunicējuši, Margarita ar Kārli.
Kārļa darbnīcā tagad strādā, tur augšā tas ir Kārļa mazdēls, viens bija Nils, viens bija Krišs mazdēls, ja, Lilits dēls, kurš arī ir pārņēmis Kārli un kļuvis par koktelnieku. Un viņam tagad ir koktelnieku kokgriezēju studija Dzīne. Nu, darbojās. Tagad, ko Margarita darīja Rīgā 40. gados, kad praktiski nekur nevarēja nopelnīt nekādu naudu, ģimene dzīvoja ļoti nabadzīgi. Margarita iesniedz 2 izdevniecībās, gan Grāmatu draugā, gan Zelta ābelē, savas zīmētās grāmatiņas. Balti tīri sniega vīri, tā ir pati pirmā grāmatiņa, Ziemas grāmata, 4 gada laiki un 2 pasaku grāmatiņas, Maza pilsētiņa, Ej pie rūķa skoloties un arī Pintiķu ciemu. Pintiķu ciems visu dzīvpēju, viņai ir bijis pati mīļākā grāmatiņa. Interesanti ir tas, kad Grāmatu draugs šīs grāmatas uzreiz ir gribējis izdot, viņam ļoti ir paticis. Margarita priecīga aiziet pie Grāmatu drauga, un Grāmatu draugs ir tāds tīri sašutis, ka pēc šīs grāmatas tikušas vienlaicīgi iesniegts arī Zelta ābelē. Bet Margarita to izdarīja tāpēc, kad vienkārši neticēja, ka šīm grāmatām būs tāda piekrišana. Bet tiešām izdevēja ir sajūsmā, viņi kaut kā sadala, kurš ko izdos, un priekš 42. 43. gada tas vispār ir ļoti liels sasniegums, kad viņai iznāk veselas 6 grāmatas, kas uzreiz tiek ļoti silti un pozitīvi pieņemtas no visiem lasītājiem, no visiem bērniem. Protams, Margarita ir ļoti lielā sajūsmā, kad šīs grāmatas tiek izdotas, bet viņa arī raud. Un zinat, par ko viņa raud? Par to, ka zīmējumi, ko viņa ir iesniegusi, ir bijuši spilgti, krāsaini, bet kara laikā ir pieejams tikai tādas bālas krāsas. Un tā, kad mums bibliotekā bija izstāde, teiksim, šīs pirmās grāmatiņas arī bija izlikts. Pēc tam var redzēt, ka pat mājās ar zīmolu šīs grāmatiņas ir piekrāsotas, lai viņas būtu spilgtākas. jo viņa ļoti nevarēja pārdzīvot, kad nesanāk tā, kā grib, kad šīs grāmatiņas nav pietiekoši skaistas un spilgtas. Bet viņa priekš lasītājiem bija piezīmējusi? Nu, es lasītāju eksemplārus es nezinu, man bija viņas personīgi eksemplāri izstādē, kur pēc tam bija tā piezīmēts nedaudz. Tā, un šeit ir Pintiķu ciems, kuru vispār kritiķi ļoti pozitīvi 40. gados jau par šo grāmatiņu atsaucās, jo, kas īsti ir Pintiķi? Pintiķi ir Eiropas rūķu, teiksim, tuvākie radinieki, bet rūķi viņi īsti tā kā nav. Tātad viņi izdomāja Pintiķus, katram Pintiķim ir savs vārds, sava mājiņa un sava misija un savs raksturs. Un bērniem tas ļoti patika, un jūs redzat, pirmais tas Pintiķu ciems ir 40. gados izdots, otrais 90. gados, kad arī nav pietiekami laba poligrāfija. Un trešais jau ir 2000. gados. Un cienījamos gados, tā, ka viņai jau ir pie 90, tad viņa atkal atgriežas pie saviem Pintiķiem un izdod Pintiķu kalendāru, kur katram kalendāra mēnesim ir savs Pintiķu piedzīvojums. Tā, kad 40 pēc kara, 47. gadā, viņa nepaspēja pabeigt savu glezniecību Mākslas akadēmijā un 47. gadā iestājas akadēmijā pa jaunam un studēja atkal no pirmā kursa visu pa jaunam, šoreiz grafiku. Tad jau viņa ir šķīrusies,
un viņai parādās draugs Adolfs Siliņš, kas kopā ar viņu studē akadēmijā. Adolfs Siliņš ir tas vīrs ar kuprīti stūrī, kas stāv. Viņi kopā ir tajos gados izbraukā Gruziju, viņiem ir labas attiecības, bet vārgās veselības dēļ 56. gadā Adolfs Siliņš mirst. Meita atcerās, ka tajā dienā Margarita ir atnākusi mājās vienās asarās, bet nākamajā dienā viņa vairs šo cilvēku nereiz savā dzīvē nav pieminējusi, tā kā viņa vairs nebūtu. Tātad laikam katrs kaut kā savādāk tiek cauri savām bēdām.